Valsts nekustamie īpašumi ir digitalizējuši uzkopšanas pakalpojumu kvalitātes anketu, lai process būtu ātrs un vēl iesniedzams atrodoties objektā. Uzkopšanas pakalpojumu anketas atvieglo darbu vairākām struktūru vienībām, piemēram, uzkopšanas pakalpojumu sektoram un nekustamā īpašuma pārvaldniekiem. Uzkopšanas pakalpojumu sektors pārbaudas veids izlases kārtībā, savukārt pārvaldnieki reizes ceturksnī. Uzkopšanas pakalpojumu kvalitātes jautājumus esam pielāgojuši divām jomām – telpām un teritorijai. Apskatīsim tuvāk telpu uzkopšanas anketu. Lai telpu uzkopšanas vērtēšana būtu objektīva, tā jāveic tikai, kad uzkopšana ir veikta vai agri no rīta. Verot vaļā jaunu apsekojumu, nepieciešams izvēlēties īpašumu. Anketu esam sagatavojuši pa jautājumu grupām – klienta iesaiste, telpu uzkopšanas personāls, biroja darba sapulču telpas vai zāles, koplietošanas kāpņu telpas, gaiteņi, garderobas priekštelpas, sanitārās darbinieku ģērbtuves un ēdamzāles virtuves telpas. Ar lielu prieku apsekojumu veikšanā iesaistām savu klientu, kas ar uzkopšanas kvalitāti dzīvo savos objektos katru dienu. Vērtējot telpu uzkopšanas personālu, pievēršam uzmanību, vai tas ir nodrošināts ar profesionāliem uzkopšanas līdzekļiem un inventāru, ievēro iekšējās kārtības noteikumus un darba drošības noteikumus. Vai personāls ir atpazīstams un izmanto atbilstošu darba apģērbu. Ja telpu ikdienas uzkopšanā tiek nodrošināta dežūra apkopēja, vērtējam arī tās reaģēšanas ātrumu un darba kvalitāti kopumā. Biroja darba sapulču telpās vai zālēs tiek vērtētas dažādas zonas. Katrā zonā novērtējot, vai kopumā ir pamanāmi putekļi, gruži, netīrumi vai traipi. Novērtēšanai ir svarīgi apskatīt dažas zonas vietas, piefiksējot un norādot attiecīgo zonu, kur ir lielākais netīrumu īpatsvars. Pie katra jautājuma varam pievienot fotoattēlu, kas ir ļoti būtisks process, lai izvairītos no subjektīva viedokļa. Šādu vērtēšanu veicam visām telpu grupām, vadoties no anketā izveidotajiem jautājumiem. Īpašu uzmanību pievēršam sanitāro telpu tīrībai, telpas tīrībai kopumā, nerūsējošo tērodu stikla spoguļu virsmām, higienas preču apjomam turētājos, grīdu, virsmu, sienu un atkritumu urnu tīrībai. Nepieciešamības gadījumā, kad ir konstatēts kāds trūkums, varam izveidot pieteikumu REMS sistēmai. Ja esam konstatējuši lietas, ko vēlamies piebilst papildus esošajiem jautājumiem, to atzīmējam sadaļā citi konstatējumi. Iesniedzot anketu, jāizdara vēl pēdējās lietas. To jāparaksta. To paraksta abas iesaistītās puses, ja apsekojuma laikā piedalās arī klients. To var nosūtīt e-pastā, saglabāt PDF formātā, un tā automāti saglabājās REMS sistēmā, kuru pēc tam mēs varam atvērt un nosūtīt ārpakalpojumu sniedzējiem.